Spānijā radījāt pamatīgu troksni. Varbūt izved cauri mums tiem playoffiem un sāksim ar ceturtdaļfinālu pret Valenciju. Jūs jau tur nebijāt favorīti, jau pirmajā kārtā. Nu jā, principā Valencija vispār uzskatīja par komandu, kas varētu uzvarēt, kas varētu vinnēt, teiksim, finālā Barcelonu. Un īstenībā mums Valencija tāds derbijs, tāpēc, ka mūsu treneris Kacikars bija 2 gadus Valencijā treneris, un viņam, saprotiet, tā ir vispār cita spēle. Tā ir tā kā, nezinu, Madridā, Barcelona, apmēram. Un viņš jau pirms, kad tikā playoffos un ka uzzināja, ka pret Valenciju spēlēsim, tad viņš pateica, ka viņš šos playoffs uztver ļoti nopietni, lai nedomā neviens te pa brīvdienām kaut ko, ka mēs iesim tur un sitīsimies. Ja mēs arī zaudēsim, tad vienkārši tā, ka, vai tā kā karā, zina, kādā asinīm, bet, mums jāvinē, vai, ja zaudēsim, tad asinīm un zaudēsim. Tā arī bija, kad mēs aizbraucām tur un nospēlējām vienkārši labāko spēli sezonā, vinējām viņas izbraukumā un braucām jau uz Bilbao ar 1-0, ka mēs esam uzvarējuši. Mums Bilbao bija jāvin, tad mēs esam līdz 2 uzvarām, tad mēs esam tālāk un sanāca ar Bilbao labi nospēlēt un principā to ceturtdaļu finālu uzvarējām ar tādu raksturu un tādu spēku spēli un pārsteidzām viņas pirmkārt tur Valencijā, tad nobaidījās no mums un Bilbao viņam nebija varianti. Pēc tam pusfināls Madrids Real. Nē, mums bija mērķis Madridē 1-1, atbraukt uz Bilbao 1-1, un to mēs arī izpildījām. Pirmo spēli zaudējām, bet tas bija tā, ka viņi tur visi izlikās, bet viņi tikai praktiski tur tikai tā bija jau zinām, ka viņi tikai, talantīgi, Madridi, jā, bet viņi nav tādi varbūt tādi, ja teiksim, viņam iesitīs, ja viņš tur tā skatīsies te pretī, vai iesist vai neiesist. Tāda prinča nedaudz. Jā, un tad mēs viņus tā arī močījām, ja mums, teiksim, 11 spēlētāji, mums visi tādi līdzvērtīgi, zini, ja kāds ir dabū 5 piezīmes, tāds pats uznāk. Viņiem, principā, viņi spēlēja to 8-9 cilvēku tur, un 3 varbūt bija tādi, tur Felipe Prigioni un tas Sergio Ļuļs bija tas, kas varēja kaut ko atbildēt, tur tāda fiziska spēle, bet pārējie bija tādi, zini, tur sāks kaut ko, tur tiesnešiem runāt kaut ko, un mums jau to tik vajadzēja. Otrā spēlē sanāca viņas izbraukumā vinnēt. Un tad jau mēs mājās braucām 1-1, un tad jau mums laukumā jau fanu atbalsts. Tas, ka Madrid, vispār Bilbao Madrid neieredz neac galā, tā kā tas vispār visu pilsētu uzkurināja. Tā kā mēs, teiksim, Bilbao atgriezāmies to 1-1, tad bija baigais, teiksim, kā saka, pressures, ja, kad, tagad ir variants vinnēt. Un labi sagatavojāmies un sanāca, jā, to 3. spēli pārliecinoši vinnēt, tad to 4. bija tā, kad bija, teiksim, 2 minūtes līdz beigām, bija pāris mīnus punkti, bet, nospēlējām tās beigas labi un tikā. Sezonas laikā, regulārā sezonas laikā jūs arī bijāt tāda mājas komanda? Nē, mēs mājās īstenībā izbraukumā uzvarējām Barcelonu pagarinājumā. Tā kā mums īstenībā ir labs uzvaras bija izbraukumos, bet mājās mēs arī zaudējām, teiksim, Ādolfam zaudējām mājās un Gran Canarijai, kas nav, teiksim, favorīti, DK Juventudam, kas arī tā tur, tā kā mājās mums īstenībā tā ne īpaši. Otru apli labi mājās nospēlēja, pirmo apli tā ne visā. Tagad var pastāstīt, kas ir Bilbao līdzitēji. Viņi tādi baski trakie, bet viņi saprot basketbolu, viņi tur nav, teiksim, kad norausam pretinieku galvu, vienkārši viņi saprot, viņi tiesneši dušī visu laiku un atmosfēra labi, tagad uz fināliem bija tieši, kad bija speciāli katram līdzitējiem, kas iet zālē, bija izdalīta maika un, iedot maiku un saulesbrīles. Mums bija tā vīra melnā komanda saucās, tāpēc, ka mēs melnā formā, Man in Black, Hombres de Negro, spāniski un vienkārši, lai visi zālē ir melns, un tad bija baigi labā atmosfēra visi. Ka viss melns, tur visa saulesbrīlē, bija labs sajūta. Bet, finālā pret Barcelonu arī tas laikam pat vairs nelīdzēja. Finālā vispār, rādīja 86 valstīs tieši raidi, un tas tā kā, labi, tā kā olimpiskās spēles, labi, tas nē, bet, tā kā, teiksim, pasaules čempionu basīti fināls apmēram kaut kas tāds, un ažiotāža liela,
protams, Latvijā nevarēja norganizēt šito te. Noteikti, ja gribētu, varētu, bet, teiksim, Eiropas augstākā līmeņa basketbolu. Tad Barcelona bija, varējām aizsarties otrā spēlē Barcelonā, ja būtu atbraukuši ar 1-1, tad tur bija visam savādāk. Bet, viņiem negāja viegli, viņi bija vairāk nobijušies no mums nekā no Madrids, jo viņi gribēja Madridu pretī finālā. Ar zināmāk. Jā, jo Madridu viņi būtu tur vinējuši bez variantiem, bet mums viņi nezināja neko no mums sagaidīt. Tā kā, teiksim, Valencija un Madrida, viņi nezināja, viņi vienkārši, mēs pārsteidzām to Valenciju, un tajā Madrida bija tā, noraustījusies no mums. Tāpēc arī Barcelona gribēja, lai labāki Madrida pretī viņiem, un tad viņiem būtu it kā, domāju, ka vieglāk, bet no mums viņiem, zinu, ka mēs vienmēr uz kašķi, un tāda agresīva, tāda fiziski. Bet, tāds ir mums tāds treneris, ir grieķis, un grieķis basketbols ir tāds netīrs, un tādu mēs arī spēlējām. Bet tā objektīvi ņemot, kas pietrūk varbūt kaut kādas ticības saviem spēkiem, ka var uzvarēt Barcelonu vai vienkārši meistarību? Bišķi pa īsi. Meistarība un fizisks spēks bija, bet varbūt emocijas un pa daudz sanāca baigās emocijas pret Valenciju un Madridu un, teiksim, tāda fiziska, teiksim, izlikāmies baigi un nebija, teiksim, no kā vairs ņemt tai finālā, it kā bija, jā, bet, pietrūka vēl viens, varbūt kaut kāds tur solīts katram. Un tur, it kā aizsardzībā, it kā labi spēlējām, bet uzbrukums mums bija tāds pavāšs tai finālā. Kaut kas bišķi pietrūka, viņi bija bišķi meistarīgāk, tāpēc viņi Barcelona, tāpēc var spēlēt vislabākie, teiksim, spēlētāji. Teici, ka Bilbao ir tava komanda. Var kaut kā noraksturot savu lomu komandā? Ko no tevs treneris pirmām kārtām var sagaidīt vispār? Viņš apmierināts, kā es strādāju treniņos, kā mēs viens otru padarām labākus. Jums treniņi tā kā teiksim, ir izdzīvošana, jo tu tur nespēlē, teiksim, katru sekundi maksimāli, tu sēdi malā, tur nav variantu. Un arī komandas biedri, zini, ja tu nespēlē, tad, iedo iekšā tev. Tā mums ir tāda atdeva labi treniņos, un tā ir mana komanda, tāpēc, kad kādi man loma, tāpēc, kad es visu atdodu parasti maksimāli, cenšos visu izpildīt, ārpus laukuma arī viss kārtībā. Tā kā, nezinu, ja es 3 gadus tur noturējies kaut kādu lomu, man tur ir noteikti. Kā tev izmanto biežāk? Kā pirmo, kā otro numuru? Es principā kā otrais tagad spēlēju pēdējo pusotru gadu, kā atnāca grieķu treneris, tās tikai pa otro. Pa pirmo vispār vairs pat neizmanto. Viņš teica, nesaprot vispār, kā es spēlēšu pa pirmo. Pats saprot? Es nezinu. Kā es pa pirmo arī ir normāls laids. Bet tagad Latvijas izlasē, kas zina, varbūt arī pa pirmo nāks. Principā es gribētu labāk pa pirmo, mums ir tie metēji, tad daudz labāk lēnām. Principā, kā pa abiem jau varētu zina. Bet žēl, ka tu esi viens tikai, vai ne? Varētu jau sadalīt pa 2. Kas zināms pa nākamo sezonu teica, ka Eirolīga, līgums tev ir ar klubu. Ir kaut kādi jau mērķi varbūt uzstādīt nākamajai sezonai? Noteikti, ka klubam būs kaut kā mērķi, noteikti atkal tur, kā jau baskiem, zinu, ka arī gribēs kaut ko atkārtot līdzīgi šogad, bet, protams, ka būs nākamgad daudz grūtāk, jo viss tagad prasīs, jā, teiksim. To, kad tas play-off, tas jau noteikti būs likumsakarīgi, ka jāiekos labāk 8, un to jau noteikti tas top 4 būs, tas mērķis. Un Eirolīgā noteikti, kad no grupas jātiek ārā, es domāju, tas būs viens no mērķiem. Bet, par cik zinot mūsu treneri, tad noteikti būs augstāk mērķi. Nedaudz pafantazēsim pēc nākamās sezonas. Līgums tev būs beidzies ar Bilbao, vai ne? Piedāvājums no kāda Latvijas kluba apsvērs iespēju atgriezties vai vēl tomēr mēģinās aizķerties Spānijā vai kaut citur? Es domāju, es atgriešanu Latvijā. Kamēr tas esmu, teiksim, top Eiropas augšā, tad es tur gribu noturēties pāris gadus. Tad jau redzēs vēlāk, kā būs.